Sveikas, mīļās sirdsdraudzenes! Laipni lūdzam raidierakstā Sirdsdraudzenes, un šodien ar jums kopā ir Viktorija, un manas sarunas ciemos ir Leida Ozoliņa. Sveika, Leida! Sveika, sveika! Un šodien mēs runāsim par laulību. Leida dalīsies ar savu stāstu, ar savu pieredzi un ar to, ko Dievs viņai ir atklājis. Tā kā būs brīnišķīgi, un arī tad, es gribēju iesākt šo sarunu ar lasījumu no Dieva vārda. Šos vārdus ir teicis Dievs jau vecajā derībā, pēc tam Jēzus arī jaunajā derībā to ir atkārtojis, un tad arī Pāvils to pašu rakstot vēstulē Efeziešiem arī atkārto par laulību. Jā. Tātad vēstulē Efeziešiem 5. nodaļā ir rakstīts: tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un abi kļūs par vienu miesu. Un, Leida, varbūt iepazīstini nedaudz ar sevi, pastāsti, kas tu esi un ko tu dari. Jā, esmu kristiete, esmu sieva savam vīram, Kasparam, jau 15 gadi mums ir laulībā, un mums ir 10 bērniņi. Viens mums ir no tiem zvaigžņu bērniņš, un viens mums ir adoptēts. Tā kā kopā tas ir tāds mūsu skaitlis. Jā, un tas ir galvenais, jā. Ko tu ikdienā dari, kāda ir tava draudzes dzīve, kalpošanas, varbūt kādas? Mēs jau ar vīru kopš apprecējamies, mēs esam ļoti aktīvi kalpošanās un atkarībā no sezonas. Šobrīd vairāk mums ir cietumi sirdī. Es kalpoju Ilģu sieviešu cietumā, pasniedzu tur sievietēm džambas un dejošanas nodarbības. Wow. Un vīrs vairāk alfa kursā tur, bet draudzē arī slavēšanā un jauniešiem arī esam daudz kalpojuši un dažādās organizācijās īsta mīlestība gaida. Tas ir tāds, kas mums ir bijis līdz šim, bet tā kā šobrīd, ja tu man prasi, tad tas ir cietumi. Brīnišķīgi. Paldies, ka padalījies. Jā, tad pastāst, kā jūs ar vīru iepazināties? Mēs nākam abi no vienas pilsētiņas, no Baldones, un viņš bija mans svētdienisko skolotājs. Man bija 10 gadi, viņam bija 16, bet tas nebija, kā mēs iepazināmies, vienkārši tas ir tur, kur mēs satikāmies, vai ne? Es jau vēl biju bērns, un es to pieminu tāpēc, ka Dievs jau tev varbūt ir izraudzījies to cilvēku, bet tu jau, tā kā, nezinu, ej savu ceļu, vai ne, nevis Dieva ceļu. Un mans vīrs aizgāja no baznīcas, aizgāja no šīs pilsētiņas, un tad mēs nesatikāmies, tad, kad mums varbūt bija jāsatiekās. Un mēs iepazināmies jau tad, kad manam vīram bija 30, un man bija 24, un viņš atsāka iet uz to pašu baznīciņu, kur mēs bērnībā abi bijām. Tā kā viņš bija tā kā aizgājis prom no Dieva, tad viņš piebraukāja. Un tur mēs tā kā vēlreiz satikāmies, iepazināmies, sapratām, ka esam jau bērnībā tur bijuši. Un mums diezgan ātri mēs sapratām, ka esam viens otram un bijām gatavi jau precēties jau pēc mēneša. Tā kā, jā, bet man, vīram, gan jau būtu savs stāsts, man savs stāsts, un nezinu, vai man tagad viss jāstāsta vai kā, bet lielā vilcienā, tā varētu teikt, ka patiesībā es ļoti sadraudzējos ar Dievu tādā laikā, kad es sapratu, ka es esmu dzīvojusi kaut kādās attiecībās, kas nav Dievam par godu, savos 18, 19 gados. Un es nezināju par to, ka Dievam ir plāns, piemēram, ka tu gaidi savu otru pusīti. Jo manā baznīcā par to nerunāja, draudzē par to nerunāja. Viss bija tāda kultūras, tāda ietekme. Mūsu kultūrā mēs draudzējamies, mēs dzīvojam kopā, un mēs arī ejam uz baznīcu varbūt pat. Bet neviens jau tev neteiks, ka Dievs tā nebija paredzējis, vai ne? Un es caur tādu sāpīgu kritienu sāku uzdot jautājumus Dievam, bet Dievs, vai tev ir kaut kas, ko teikt arī par vīriešu sievietes attiecībām, pušu meiteņu attiecībām, vai ir tikai tas, ko es esmu Kosmopolitan izlasījis, vai ne?
Un, jā, un tad es uzzināju par to organizāciju izmīlestību gaidu, un tad tur bija lūkšana. Dievs, ja tu esi man paredzējis dzīvi laulībā, tad dod, kad es varu sagaidīt šo vīru, un ka viņš mani gaida, un es lūgtu to lūkšanu. Bet interesantākais tas, ka es negaidīju tur es tagad sāku lūgt, sāku gaidīt vīru. Es tajā laikā ārkārtīgi sadraudzējos ar Jēzu. Man patiesībā tas lielākais iegūms bija nevis, ka es, teiksim, dažreiz tās pārpratums, es gaidu, un man par to pienākās vīri, jo es gaidu. Bet kaut kā man notika tā, es gaidu, bet tā gaidīšana ir fonā, es sadraudzējos ar Dievu, un tā kā visai dzīvē man tas laiks bija tāds. Un, jo tā lūkšana jau ir, ja tu esi paredzējis, ne man dzīvi laulību, nevis Dievs, es teicu, es nožēlojos grēkus, dod man vīri, es gaidu. Un es jau tik ilgi gaidu, ko tu man nedod, aptuveni, vai ne, bet es 3 gadus bija man šī lūkšana, un Dievs man pasargāja tajā laikā, man pat nebija nekādas attiecības randiņa, man pat arī negribējās, kad es ieraudzīju to vīru savu tajā baznīcā, tajā bērnības. Man kaut kā pilnīgi bija skaidrs, kad viņš ir mans vīrs, bet, protams, es arī pieļauju, ka varbūt man ir iedoma, un tāpat es turpināju teikt, Dievs, ja šī man sajūta ir, tad atver visas durvis, bet ja šī sajūta nav no tevis, tad ver viņas ciet. Tā kā es biju ar mieru arī, kad nē, vai ne? Es Dievam arī teicu, Dievs, es neusticos sev, kā es līdz šim esmu meklējis tur kaut kādas pušas un attiecības. Atrod tu man vīru. Un es varu teikt, ka Dievs man ir atbildējis vairāk nekā es būtu iedomājusies, jo mans vīrs patiešām ir tik ļoti man. Viņam ir visas tās lietas, ko es ļoti novērtēju, un tās mīnus atkal ir tie, kas man nav nemaz tik svarīgi, kas man neaizvaino tik ļoti, piemēram, ka viņam kaut kādi trūkumi. Un esmu patiesībā pārsteigta, ka es dažreiz vīram saku, es pat nezināju, ka ir tāds vīrietis, kurš man varētu tā derēt. Tad tiešām, laikam, Dievs man tevi ir atsūtījis. Tā. Cik skaisti, un tā ir arī drosmīgi jālūkšana, Dievs, ja šis ir no tevis, tad lai tas izdodas, un ja tas nav no tevis, paņem projām šīs sajūtas, vai ne? Jo bieži vien mēs kā sievietes esam ar veselu emociju gāmu, vai ne? Un tad, kā saprast, kur es kaut ko jūtu, un kur Dievs vada, vai ne? Un, nepalikt kaut kādās savās tikai sajūtās, bet prasīt Dievs, vai šis ir no tevis, vai tu to apstiprini, vai tu to vēlies. Vadītāji tiešām drosmīgi lūkšana, tā kā paldies, ka padalījies. Jā, tad pēc tavas pieredzes, kāds tad ir šis laulības mērķis? Zini kā, kāds ir visas manas dzīves mērķis? Manas dzīves mērķi ir pagodināt Dievu. Es tā kā nevarētu izdalīt, laulības mērķis, darba mērķis. Tas ir jau mums viens mērķis. Kungs, lai mana dzīve ir tev par godu. Un arī laulības mērķis ir pagodināt Dievu. Wow. Tā es to uztveru, jo tikai ejot uz šo mērķi, es redzēju, ka jau tās trīsstūrītes, kur ja abi laulātie skatās uz Dievu, viņi tuvojas Dievam, tad arī viņi tuvinās viens otram. Un tā kā to es varu piedzīvot arī un piedzīvoju savā laulībā, ka kamēr mēs mūsu laulībā ar vīru kopā roku rokā skatāmies uz Jēzu, tad arī mūsu laulība, viņa plaukst, viņa ir baudāma, viņa ir prieks vairāk kā bēdas. Viņa ir tāda, ka tu svini savu otru cilvēku, nevis paciet un nes viņu, ja. Un tas nenozīmē, ka tev ikdienā nav grūtības kādas vai nav kādas strīdi, tas viss ir. Bet tā laulība, kur ir ar mērķi pagodināt Jēzu, viņš nāk un arī viņai, tai laulībai, visu pārējo dod to prieku vienam par otru, to aizdegšanos vienam par otru, arī visu to pārējo, ko mēs gribam dažreiz otrādi. Tagad mums vajag baigi forši tur visu, lai ir, bet tad Dievs tā kā paim malā. Un mēs mūsu laulībā to piedzīvojam otrādāk. Mums pat dažreiz bija tā, ka ja mēs ejam randiņā, vienkārši randiņā viens ar otru, tad tas randiņš nav tik foršs. Ka ja mums randiņā, piemēram, ir pa vidu kaut kāda kalpošana, mēs vienreiz braucām uz restorānu, un pa ceļam mums vajadzēja nopirkt vienai ģimenei, mēs gribējām noziedot tur virtuves mēbeles. Mēs pēc tam secinājām, ka mums tas randiņš kaut kā bija foršāks, ka mēs pa vidu vēl kādam tur palīdzējām, nekā ka mēs vienkārši aizbrauktu divatā.
Un es tev to nevaru izstāstīt, bet tas bija kaut kur gaisā, ka kopīgā tā kalpošana mums arī pašus tā kā, nezinu, iepriecināja, satuvināja. Tā. Tik īpaši, jā. Tas man atgādina vācu teologa un mācītāja Dītrika Bonhoeffera vārdus īstenībā. Jā, es viņus arī tikko atradu, jo man viņi ir pierakstīti. Jā. Viņš teica tā, ka laulība ir kas vairāk nekā jūsu mīlestība vienam pret otru. Tā ir augstāka cieņa un spēks, jo tā ir Dieva svētais priekšraksts, ar kuru viņš vēlas iemūžināt cilvēku rasi līdz laika beigām. Mīlestībā jūs redzat tikai jūs abus pasaulē, bet laulībā jūs esat posms paudžu ķēdē, kurai Dievs liek nākt un aiziet savā godībā un aicina savā valstībā. Savā mīlestībā tu redz tikai savas laimes debesis, bet laulībā tu esi atbildīgs pret pasauli un cilvēci. Tava mīlestība ir tavs privātīpašums, bet laulība ir vairāk nekā kaut kas personisks. Tas ir status, tas ir amats, tas ir aicinājums. Amen. Amen, es piekrītu. Man necik skaisti, ka tas nav tikai par divu cilvēku. Jā, kā man būs labāk, kā man būs ērtāk, ko es gribu, vai neapmierināt savas vajadzības, un vai savu personīgo laimīti sasniegt un tā, bet ka tas ir Dieva dots, jā, kaut kas augstāks par mums pašiem. Un es iedomājos arī par to, cik daudz svētīgas laulības spēj dot apkārtējiem cilvēkiem, svētīt apkārtējos cilvēkus, ka tā ietekme ir milzīga. Milzīgi, tiešām milzīgi, jo mēs dzīvojam, man liekas, mūsdienās šodien, mēs dzīvojam tik salauztā pasaulē, es arī nāku no šķirtas ģimenes, un cik ļoti šķiršanās un salauztas attiecības salauž cilvēkus personiski, viņu identitāti un tā, un tad cik skaisti Dievs darbojas caur laulību, ka viņš vēlas nest dziedināšanu, iedrošinājumu, un man arī personīgi ir bijuši tādi pāri manā dzīvē, kuri ir tiešām dziedinājuši manu skatu uz attiecībām, uz laulību un arī uz Dievu, jo laba, svētīga laulība parāda man attiecības starp Kristu un draudzi, kā viņš mīl savu draudzi un kā draudzi paklausa savam kungam, Kristum, man tā ir tiešām tāda skaista iedarbošanās un Dieva aicinājums. Par seksualitāti laulībā. Daudzi cilvēki uzskata, ka laulībā seks nav interesants, vai ka tas ir kaut kas tāds, ka vispār gaidīt līdz laulībai nav reāli mūsdienās un tam līdzīgi. Ko tu par to visu saki? Es jau tur sākšu smieties. Es sākšu smieties, lai kāds klausās reāli. Cilvēki kā es un mans vīrs, kuri pirms tam ir gulējuši nelaulībā, mēs reāli tagad ierēkti skaļi. Ka tas, kas mums ir bijis pirms mūsu laulības, bija tik briesmīgi salīdzinamā ar to, kas mums ir tagad, kad reāli jāsmējās. Es pasmiesos. Jā, ka tas arī ir tas, arī es teiktu, protams, arī Sātans cīnīsies arī, ja jūs gaidat, un tas nenozīmē, ka jums uzreiz būs tur baigais seks. Varbūt būs, varbūt nebūs. Es nezinu, es varu par sevi izstāstīt. Es esmu dzirdējis arī, ka cilvēkiem arī gaidot un tuvoties Dievam var būt kādi izaicinājumi šajā jautājumā. Bet es varu padalīties tieši ar savu, ka pirms es satiku savu vīru un man bija šīs nesvētītās attiecības, es to vispār nevaru salīdzināt, jo man bija laikam tāda inerce vienkārši, kāpēc es vispār pārgulēju tur ar kaut kādu puisi, vai ne, es pat nezinu, laikam tiešām kaut kādu, kultūras ieteikumu, es draudzējos, tad es to daru, bet, kad tas ir ar Dievu, tas ir tā, ka Dievs tev ieliek to garīgo pamatu, ka viņš jūs savieno vispirms dvēselē, tā kā sirdī, jūs tūpat vienoti, un tas fiziskais, viņš tiek būvēts uz tā garīgā. Pasaulē bieži otrādi, mēs fiziski tur pievelkamies, bet, garīgi jau varbūt tur nekas nav, varbūt tur ir kaut kāds iedoms. Tad gaidi to savu otru cilvēku, un jūs atturaties, tad pirmām kārtām jūs iepazīstat viens otru jau sirdī, kā vispār varbūt mans cilvēks
vispār viņš man ir interesants, varbūt man garlaicīgi ar viņu ir, jo, ja cilvēkus virza tā seksualitāte, viņi jau tev var apmānīt, tev tur kaut kāda taureņa, tev tur kaut kas, jā, es tur ļoti mīlu, mums ir ļoti interesanti kopā. Tur tie pētījumi, ka paiet 3 gadi un cilvēks šķiras, jo, tas seks var izvilkt 3 gadus, ne ilgāk, ja tas balstās tikai uz erotiku. Un tad tas Dieva princips, ka jūs atturaties no seksa līdz kāzām, arī tev pirmkārtām iedod arī tādu iespēju, ka varbūt tiešām jums ir garlaicīgi, jūs paiet uz randiņiem, jums nav nekāds seks, bet jūs pēc kāda laika saprotat, vispār kaut kas tur nav. Vai kaut kādā citā jomā forši, bet jums nav kaut kādas šausmīgas salauztas sāpes, tur sirdis un kaut kādas atmiņas, un jūs neesat to atdevušies viens otram arī seksuāli, vai ne? Ok, ejam tālāk, lūdzam, ka mums nebija jābūt kopā, varbūt man ir kāds cits. Bet, jā, un laulībā, līdz ko Dievs jūs savieno, tad, ja jums ir, tā kā no sirds jūs esat atdevušies tam, tā seksualitāte, viņi var drošā vietā plaukt un augt, un pat, ja kādam no jums ir kāds, kaut kas tur nav, vai varbūt kaut kas no pagātnes nav dziedinājies, vai ne, bet tad tu esi droši ar to runāt ar to savu otru pusī. Tev nav jāslēp, nav jākautrēs, nav jādomā, ko viņš man padomā. Tas ir mans vīrs, vai ne, mēs visu varam viens otram izstāstīt, kā mēs jūtamies. Un mums ar vīru, man pat vīrs teica, ka viņš, kad man satika, viņam vispār bija tā, ka viņš pat negrib ar mani nekādu seksu, jo viņam seksi bijis tik daudz, ka viņš saprot, ka tas ir vispār nekas. Šī meitene man liekas tik svarīga, ka es labāk ar viņu negulēšu, vai ne? Tā, ka varbūt pat otrādi. Un mums Dievs ļoti tajā ziņā svētīja, ka mums šī joma ir mums tāda, kā saka, mēs esam ļoti tuvi viens otram, mēs varam visu pateikt, mēs varam viens otram pateikt, ejam bučoties, vai ne, mums tur nav kaut kā tur jādomā, vai mēs varam, visu viens otram, mēs esam pilnīgi brīvi. Un mums varu padalīties vienu tādu, kad laulībā mēs jau bijām kādus gadus mēs sapratām, ka mums jāizdara vēl viena lieta, ko mēs nebijām darījuši tā kā tik tieši. Mēs bijām viens otram teikuši, ka mums ir bijušas attiecības. Mēs esam palūguši piedošanu pirms kāzām jau, kad grēksūdze mums bija, un lai Dievs mums piedod, lai veido mūsu laulību no jauna, lai atjauno mūs. Bet kādā reizē Dievs uzrunāja mūs abus, ka mums jāpastāsta vienam otram pilnīgi katrs cilvēks, ar ko mēs esam gulējis, un kā viņu sauca, kur tas notika, jāpalūdz piedošanu otram, kad es gulēju ar tur tādu Jānu Pēteru vai kādu tur, ka es tevi krāpu ar šo cilvēku. Un tā kā pilnīgi iziet cauri katrai tam cilvēkam, kas ir bijis tavā dzīvē pirms tava vīra vai sievas, un kaut kas vispār notika. Es nemāku tev izstāstīt. Vispār pēc šīs tādas konkrētās grēksūdzes vienam otram, ka tā kā ļoti tieši mēs pateicām ar vārdiem un vēl lūdzām viens otram piedošanu, vispār kaut kāds notika lidojums. Tad mēs vispār varējām bučoties viens ar otru, ka es jūtu, ka Dievs vēl kaut ko ir dziedina šo seksualitāti vēl vairāk. Un, ka mēs tiešām ļoti tajā baudām viens otru un tiešām kā saka, vai tiešām seks varētu būt tik foršs, kāds tas ir laulībā, kuru Dievs svētī, tad es varu apliecināt, jā, mēs to darām daudz un bieži, un mums ļoti patīk vienam ar otru. Bet es varu liecināt par sevi, jo katram ir kaut kāds izaicinājums noteikti dzīvē. Tad es varu teikt, šis ir mūsu, varbūt tik daudz mēs esam baudījuši visādas nelabas lietas, ka varbūt vēl vairāk novērtējam. Patiešām, Dievs, tas ir no tevis, un tas ir tik labs, un tas ir tik svētīgs. Un paldies Dievam par to, jā. Ko tu ieteikt meitenēm, kuras ir nesen iegājušas laulībā vai jau ir laulībā kādu brītiņu, bet viņas jūt, ka viņām šī seksuālā joma laulībā tā kā kaut kā nav tik izbaudāma vai kaut kas, tā kā, ko viņas garīgi varētu darīt lietas labā un ko viņas arī varētu ar vīru tā kā izrunāt kaut kādas tēmas, jau minēju šo grēksūdzi, izrunāt tā kā tās lietas, ka tas riktīgi atbrīvo, varbūt tās ir vēl kaut kas, ko tu ieteiktu meitenēm.
Nu jā, tas laikam ir tik intīmi un tik individuāli, vai ne, ka tur vajadzīgs laikam būtu, kā tu jūties ar savu otru pusīti, vai ne, par to runāt, cik jūs, teiksim, tuvi esat tajā, nu es ceru, ka ļoti tuvi, tad runā ar vīru, kad jūs varat lūgt viens par otru. Par to, jo tur bieži vien ir tiešām arī kaut kāds no pagātnes, vai ne, kaut kāda trauma. Varbūt arī ne tikai, ka tu esi to līdz kāzām ar citiem darījis, bet varbūt tevī kāds ir seksuāli, nu, varbūt ne izmantojis, bet kaut kā traumējis, vai ne, nu pieskāries bērnību vai kur, un varbūt tev kaut kāds bloks ir. Tie var būt tik dažādas tās lietas, bet, nu, kā Bībele mums saka, ka to, kas tiek iznests gaismā, to Dievs arī var, nu, tā kā paņemt pie sevis, kad neturēt to iekšā. Un, jā, protams, pirmais ir, ja to var ar savu otru mīļo vīru, sievu, kopā nest lūkšanā, bet, piemēram, ja jūs jūtat, ka tas varētu būt izaicinoši, tad, ja jums ir arī vēl kāds laulāts pāris, varbūt pieredzējušāks kristīgs, kam jūs uzticaties, ja, jo kristīgs nenozīmē, varbūt viņi arī kaut kur tic kaut kādām pasaulīgām, vai ne? Dažreiz tā var būt, ka tev kristietis, bet beigās saka, ko jūs tur gaidat, vai ne, un tā. Vai mācītājs tas ir, vai kas, kad aizlūdz, jā, vienkārši aizlūdz un atrod to vietu, kur ir nepieciešama šī dziedināšana, kur nepieciešams Dieva pieskāriens. Vīrietim varbūt pornogrāfijas kaut kāda atkarība, vai ne, un viņš varbūt kautrējas tos teikt savai sievai. Bet, nu, par to ir jālūdz, un tad, lai Dievs dod gudrību, ko tieši mūsu gadījumā, vai mums ir jāvēršās vēl pie kāda, kurš var mūs vadīt tajā, lūgt pa mums un iestāties pa mums, vai mēs varam paši vienkārši iet lūkšanā, cik mēs tuvu tajā esam. Bet arī, ja nav drosmes, tad lūgt Dievam drosmi, vai ne? Nu, Dievs dod man drosmi pastāstīt manam vīram vai sievai, dod viņam dzirdīgu sirdi, uzklausīt un saprast un pieņemt. Un, nu, kad tas viss ir tādā kontaktā ar Jēzu, vai ne? Lai Dievs vada, un tad jūs atkal tuvojaties viens otram. Bet es tiešām varu apliecināt, tas ir tā vērts, nevis glabāt kaut kādus melnos, mazos noslēpumiņus un nest tādu nastu, un varbūt tas tev neļauj līdz galam izbaudīt savu otru pusīti, bet labāk nest to gaismā. Varbūt vēlāk, varbūt tagad tu vēl neesi gatavs, bet tā kā lūgt Dievam spēku, jo Dievs to var paņemt, iztīrīt, attīrīt, paņemt prom visas tās kaut kādas nastas un svētīt jūsu laulību. Jā, tieši tā. Arī tu pieminēji pornogrāfiju, nu, ka vīriešiem tas ir izteiktāk izaicinājums tieši arī seksualitāte, viņu seksualitātē, vai ne, ka pornogrāfija tik ļoti sagroz to skatījumu uz veselīgām seksuālām attiecībām, uz viņiem kā vīriešiem, uz sievietēm kā sievietēm. Un, jā, tur dati atšķirās, bet cik es skatījos, jā, pat draudzēs, kristīgi vīrieši no 60 līdz 80%, tur tie dati atšķīrās, ir pornogrāfijas tātad atkarība, un viņi ar to cīnās, un tā kā jā, tas ir kaut kas tāds, kas ir jānes gaismā, un jā, mūsu nodošanās Jēzu mūs aicina, kā tu jau minēji, nest gaismā kaut kādas lietas, un neturēt, jā, tos melnos, tumšos noslēpumus, bet jā, ja tas nesanāk izrunāties ar savu mīļoto cilvēku, tad tiešām ieaicināt kādu mācītāju, kādu labu uzticamu mentoru, garīgo padomu devēju, jā, lai nestu šīs gaismas augšā, un lai arī, jā, tiešām, kā tu saki, drosmi ir runāt. Jo tas kauns, kurā daudzi pāri dzīvo, jā, viņi pat nesaprot, cik īstenībā ļoti dziļi viņi ir aprakuši to, ko Dievs ir paredzējis laulībai, kāda brīvība un kāds piepildījums varētu būt, ja viņi tiktu vaļā no tā kauna un nestu gaismā tās lietas. Jā, jo viss, ko nes gaismā, kļūst par gaismu, kā ir Bībelē rakstīts. Jā, tajā pašā vēstulē Efeziešiem. Jā, ka mēs esam aicināti dzīvot gaismā. Jā, paldies tev par šo iedrošinājumu. Jā, par otrām iespējām parunāsim par to, ko tu ieteiktu meitenēm, jā, kuras ir bijušas jā, intīmās attiecībās iepriekš un
vai ir vērts gaidīt no jauna, vai ir vērts atjaunot šo nodošanos, šo apņemšanos, gaidīt savu otro pusīti, ko tu iedrošinātu, kā tu iedrošinātu šīs meitenes? Jā, nu es jau pati ar savu to stāstu varu iedrošināt, ka tas tiešām ir brīnums, ka Dievs var vienalga, kas tavā pagātnē bijis. Pilnīgi vienalga, nav neviena lieta tavā dzīvē, pār kuru Dievs nebūtu lielāks un stiprāks. Nekāds pagātnes kļūdas, ko tu esi izdarījis, nav tik liels, kurus Dievs nevarētu piedot un no kurām Dievs nevarētu atbrīvot. Nav nekā tāda. Pat ja tev tur ir bijis vienkārši kaut kāds dzīvesveids, par ko tev kauns, Jēzus tev grib piedot un dot tev jaunu dzīvi un svētīt katru tavu nākamo soli un svētīt tevi un piepildīt. Un tas tiešām ir tā vērts, ja tu šodien nolem visas vairs tā negribu dzīvot, es gribu ar Dievu, tad jā, tu ej lūkšanā, lūdz grēku piedošanu par visu, kas ir bijis, un lai Jēzus nāk un atjauno tevi, rada tevi par jaunu sievieti, jaunu meiteni, un ja Dievs ir lēmis laulībā tev būt, tad lai dod vīru, kuru tu vari sagaidīt, kurš tevi var gaidīt, un ka varat dzīvot Dievam par godu. Un ka tas ir iespējams, jā, ka tas ir iespējams, un tā ir neizsakāma brīvība, tā sajūta, jo es nereti esmu arī dzirdējusi, piemēram, no kaut kādiem mācītājiem, esmu dzirdējusi tādu domu, ka viņi negrib stāstīt par šo īstmīlestību gaidumu un par šo gaidīšanu, tāpēc, ka viņi negrib uzkraut cilvēkiem nastas. Tad tā doma ir tāda, visi jau tā dzīvo, visi guļ. Viens ar otru, es negribu tagad iet pretī tādai kultūrai un uzkraut nastas, kā viņš nāks uz baznīcu, ka es viņam kaut ko tādu teikšu. Viņš vairs nenāks. Manā gadījumā man bija otrādi, man tā bija evaņģēlija vēsts, jo man kaut kur jau sirdī bija sajūta, bet kaut kas nav riktīgi, kad es tajās attiecībās kādās esmu, un kaut kas man sirdī, sirdsapziņa kaut kā man nejūtās labi. Un tad, kad es dzirdēju šo Dieva aicinājumu, nožēl grēkus, atgriezies un gaidi to savu vienīgo vīrieti, man tas bija kā evaņģēlijs. Ar mani visi kārtībā, es jau domāju, ka es dīvaini, ka man nedarīs. Un varbūt arī kādam tas varētu nākt kā evaņģēlija vēsts. Tiešām, es varu gaidīt, un man nav tur jāguļ ar kādu, lai mani pieņemtu, lai es būtu mīlēta, lai es būtu normāla vai ne. Kad nē, Dievs saka, lai tu būtu normāli, tev nekas nav jādara. Tu vienkārši esi mans bērns un vadi savas dienas ar mani. Bet par vīru, es parūpēšos, vai ne, un es tev viņu pievedīšu. Tev nevajag, noturēt vīrieti, ja, vai puisi ar seksu, piemēram. Bet tad tev varbūt tas nemaz nav tev domāts, ja tev viņš ar to ir jānotur, vai ne, tāds. Un es esmu arī redzējusi, ka tas labs tests ir pat nekristīgs vīrietis, kurš patiešām ir tavs, viņš būs gatavs gaidīt. Viņš teiks, labi, jā, ja tev tas ir svarīgi. Tas liekas, kā, tas vīrietis pateikt, kas tu slimēsi, protams, ka mums būs seks, vai ne? Kā es viņam to pateikšu, viņš mani pametīs, vai ne? Es nezinu, es varu izskaitīt kaut kādas, vismaz līdz 10 stāstus zinu personīgi, kur puisis, ka meiteni pateikusi, es gribu gaidīt, es esmu kristieti, un viņš nekristietis, viņš ir pateicis labi. Pēc tam viņš arī pats ir atgriezies. Bet viņam šī meitene bija tik svarīga, ka viņš bija gatavs to upurēt. To savu, vai ne, seksualitāti un viņas dēļ. Bet varbūt tad tu nemaz neesi, varbūt tad tu tagad tērē savu laiku ar šo cilvēku, un tu viņam neļauj iet to ceļu, vai ne, un pati viņu tur. Mums var būt dažādas nepareizas motivācijas, kāpēc mēs esam ar kādu kopā. Varbūt mēs jūtamies ļoti vientuļi, vai ne, varbūt mums ir bail, kā es tagad viena vai ko. Bet es ticu, ka Dievs var jebko, un ja tas ir Dieva prāts, tad jūs būsiet kopā. Ja tas nav, jūs nebūsiet, bet atstāt to Dievam, nevis censties pašai noteikt kontroli, vai ko pa man padomās, bet tur atkal es novēlu vienkārši iet dziļākās attiecībās ar Jēzu
sadraudzēties ar viņu, tas kā notika manā gadījumā, jo tad arī tu iegūsi savu vērtību viņā, un tavu vērtību nepiešķir tev tavs draugs, tavs puisis, vai tavs attiecības, tavs status, tev vērtību piešķir Dievs. Un tad arī tu esi brīvāka pati saprast, bet ko es gribu, vai ne? Nu tā. Jā, tieši tā. Un, jā, ja viņš nemīl tavu kailo dvēseli, tad kāda jēga viņam mīlēt tavu kailo ķermeni, vai ne? Tā kā es esmu dzirdējis šādu. Nu jā, ka tu jau kā sieviete nevēlies, lai tevi tikai mīl tava ķermeņa dēļ, jo, kā Salmana pamācībās rakstīts, skaistums viļ un daļums paiet, vai ne, ka mēs novecosim un mēs vairs nebūsim varbūt tās tik fiziski pievilcīgi, bet viens otram, taču, ja mūsu dvēseli ir tas, dēļ kā mēs esam kopā, vai ne, kad tu mīli šī cilvēka sirdi, viņa prātu, viņa nodošanos Jēzum, tad jūs būsiet laimīgi visu mūžu, jo tas ir tas, kas jūs vieno, un tad seks un tā savstarpējā pievilcība ir tāda odziņa, tāda balva tajā visā, ne, kas jūs savieno un dod tādu lielāku dimensiju jūsu attiecībām, un tas ir skaisti. Un, jā, tas man atgādina arī, ka vēstulē Galatiešiem ir rakstīts, ka staigājiet garā, tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Nu jā, ka vīrietis un kurš var kontrolēt savu seksualitāti, kurš var staigāt garā, un tie garā augļi ir, vai ne, mīlestība, miers, prieks, lēnprātība, pacietība, uzticamība. Šāds vīrietis ir vērts ar viņu savienot savu dzīvi, un tāpat tās arī tev. Ja tu staigās garā, tu varēsi savaldīt miesas kārības. Un, jā, ka mēs, Pāvils atgādina, ka mēs vairs nepiederam sev, bet mēs piederam Kristu, mēs dzīvojam Kristu. Un tas ir grūtākais ceļš, bet tas, man liekas, ir labākais ceļš, ko mēs varam izvēlēties sev, savai laulībai, savai seksualitātei, sekot Dievu iedibinātajai kārtībai, viņa piemēram. Jā, tas ir arī tas, uz ko es personīgi tiecos, un man tas neizdodas tā, kā es gribētu, protams, bet es uz to cenšos iet, jā. Jā, pēc tavas pieredzes varbūt es tur padalīties noslēgumā ar tavuprāt tādiem lielākajiem laulības pamatiem, uz kā tā kā, kas ir svarīgi laulībai, tādi tie pamatakmeņi, tie stūrakmeņi laulībai, lai tā būtu veiksmīga, lai tā būtu mūža garumā. Varbūt tas no savas pieredzes, jā, var pateikt, kas ir svarīgs laulībai. Nu, laulībai tātad, kā jau es teicu, tas trīsstūrīts, jā. Pamats ir Jēzus, un visu, ko jūs būvēt uz viņa. Dievu iecinat visur, arī jūsu guļamistabā, ja? Es esmu dzirdējis kādreiz kāds mācītājs saka, mums Dievs paliek aiz durvīm. Nu, tā joma ir tikai starp mums. Es saku, nē, neticiet tam. Dievu ieciniet visās savās dzīves jomās, visur, viņš ir visur ar jums. Viņš nekur nekad nepaliek aiz nekādām durvīm, nevienā jūsu jautājumā, nevienā jūsu cīņā. Viņš ir ar jums visur, viņu varat iecināt visur. Un, jā, esiet labākie draugi. Es domāju, ka jūs jau arī esat noteikti, ja jūs esat gaidījuši vai gribat būt, bet pat, ja tu jūti, ka tev varbūt kaut kas pietrūkst jūsu draudzībai, tad arī lūdz Dievu. Jā, kungs dod, ka man sieva varbūt mans labākais draugs vai vīrs varbūt labākais draugs, jo caur to arī jūs visi tālāk bērni ir svētīti. Draugi arī jūs ir svētīti. Jums ir draugi, bet tuvākais draugs ir vīrs vai sieva. Tāda prioritāte veidojas, nu tā kā prioritāte tāda skala, ja. Esiet sava vīra un sievas lielākais fans, nevis lielākais kritiķis. Ja, esiet tas, kas svin viņu, nevis pats iešāk atvilkās, vai ne? Nu kā, vai ne? Un cik varat, darat kopā, atrodiet savas no 5 mīlestības valodām, varbūt jums ir bijusi tā tēma, atrodiet, kas ir jūsu mīlestības valoda arī, katram izteiktākā, lai jūs varat pietuvoties viens otram. Mums ar vīru Dievs svētī, mums kaut kā vispār visu svētī, iedeva mums visu, ka mums sakrīt mīlestības valoda. Mums ir
kopā pavadītais laiks, un mēs varētu visu dienu, kādu dienu vienkārši būt kopā un dzert 10 kafijas kopā, visu dienu pļāpāt kopā, un mēs esam nenormāli, man jau izdaži saka, mēs esam nenormāli, bet mēs ļoti baudām to, ka mēs esam nenormāli savā, tas ir nevienam jau no tā nekas nav. Un ko mans vīrs noteikti teiktu sievām, sievietēm, ja tevi saraksta ar lietām, ko tu šausmīgi gribi, lai tavs vīrs dara, tad lūdzu izvēlies tikai 3 lietas. 3 lietas paprast viņam. Ja tu prasīsi vairāk par tām 3 lietām, viņš domās, ka tu esi neapmierināma. Tev jau nevar apmierināt, tev visu laiku kaut kas ir slikti. Izdomā savā sarakstā, kas ir 3 tās, kas tev ir ļoti, ļoti svarīgas, ko vīrs tev var iedot, un tās 3 tu viņam var atklāt, un koncentrēties, ko viņš tev var iedot, nevis ko viņš tev neizdara mājās. Un tāpat arī vīrs vai nevar sievai paprasīt, kas viņam ir tās 3 svarīgākās, ko tu man vari kā sieva, un kur viņš justīsies mīlēts un pieņemts un novērtēts un nevis uz to, ko viņa neizdara. Un mēs tādā ziņā esam baigie viena otru šajā ziņā iedrošinam, mēs visu laiku fanojam viens par otru, ko tu man šodien vēl ir 100 viss kaut kas neizdarīts un viss kaut kas kaitina. Bet, kad tu koncentrējies uz to, bet kas ir tas labais, kas tajā mūsu ikdienā ir tas labais. Un arī tas, tā kā cīnīties par to savu ikdienu, lai tā ikdiena jums ir tāda, ka jūs viens otru satiekat savā ikdienā, nevis vienreiz gadā aizbraucat uz Havaju salām un domājat, ka tagad mēs veidosim attiecības. Tad tas būs, kā viens mācītājs teica, tad tas būs kā putukrēms uz sūdu čupas. Ja jūsu visa ikdiena būs nekāda, ka jūs viens otru nepievēršat uzmanību, bet tad mēs sakrājam naudu un gada beigās braucam uz savam Havajam, nekas jums tur nebūs. Jūsu laulība turās uz maziem ikdienas mirkļiem, uz maziem ikdienas notikumiem, visam vienkāršiem. Tā ir tā mīlestība, kas iznes jūs to laulību. Nevis atsevišķi notikumi, pat randiņā var neiet uz restorānu. Randiņu var arī mājās pusstundu dienā 30 minūtes iedzert tēju un paskatīties acīs viens otram, kā tev šodien gāja, un vai tu gribi, lai es par kaut ko lūdzu ar tevi, kas tev ir uz sirds. Tas ir tas. Lai tiešām cik brīnišķīgi, ka mēs varējām sanākt kopā un jā, ka tu varēji dalīties ar savu pieredzi, ar savu gudrību. Es tiešām jūtos ļoti iedrošināta, ka veiksmīgas laulības ir, ka par tām ir jālūdz, ka tam ir jānododās, un jā, Dievs darīs, un tiešām es jūtos ļoti, ļoti iedrošināta, ka Dievam tas ir iespējams, un jā, tas arī kaut ko prasa no jums kā individiem, vai ne? Ikdienā satikties vienam ar otru, nepalaist vienam otru garām, un nepieņemt visu kā paši par sevi saprotam. Amen. Jā, paldies tev liels par iespēju sarunāties, un es ceru, ka mēs varēsim tikties arī vēl uz kādām sarunām, jo man šeit mums vēl ir par ko runāt. Tā kā jā, paldies mīļās klausītājs, ka bijāt un dzirdējāt šo brīnišķīgo sarunu. Es jūtos iedrošināta, es noteikti ticu, ka daudz arī no jums būs iedrošināts, ka laulība ir kaut kas skaists, ka tas ir aicinājums jau no Dieva, ka tam ir liels skaists mērķis, un jā, kopā ar Jēzu, ja mēs ieaicinām Dievu savās attiecībās, tad tās tikai kļūst labākas ar laiku, vai ne? Amen. Jā, paldies, ka klausījāties, un tad jau tikšanās nākamajā reizē. Čau! Tu klausies raidierakstu Sirds draudzenes. Tu vari atbalstīt šo kalpošanu ziedojot, kā arī publicējot savu saturu Sirds draudzeņu sociālajās platformās. Uzzini vairāk mājaslapā sirdsdraudzenes.lv.